Manuprāt, kas grib, tas var atrast viegli. Es domāju, ka problēma nav nekāda pa lielam pastoties. Jo, pastoties mikrorajonos mazās botas, kas ir un kurš kāds gājējs, man liekas, var iegādāties. Legālās narkotikas man šķiet, ka tur vispār nav problēma viņu dabūt. Tas droši vien atkarīgs, nezinu, no disciplīnas skolas vai arī no audzināšanas, droši vien arī no rajona, kur atrodas skola. Daļai droši vien viegli, daļa droši vien ar to vispār nesaskaras. Es domāju, ja tā ir kāda lielāka skola vai tīpaši skola rajonos, kur ir kaut kāda noslēgta vide, tad tas varētu būt diezgan vienkārši. Jā, daži ir mēģinājuši. Neesmu manījis. Es zinu cilvēkus, kam ir problēmas ar to. Konkrēti tieši maniem draugiem laikam nav. Man ir daži draugi, kas ir lietojuši vai lieto narkotiskās vielas. Nē, bet pat ja ir kāds lietojis, droši vien nav teicis, nezinu, nav, nē. Mani draugi nelieto narkotikas. Jā, ir diezgan daudz, domāju, ka mēģinājuši, bet ne tādas stiprās, bet arī tur kaut kāda zālīta un tam līdzīgi. Man ir dažreiz mēģinājuši piedāvāt narkotiskās vielas pārsvarā pasākumos kaut kādos. Tā prasīs varbūt, vai es gribu pamēģināt, bet tā, ka vai tu negribi nopirkt vai tā, tam līdzīgi nē. Man paveicies ir, ka nav nec piedāvājis, nec mēģinājis, neesmu. Nē, es ar tādiem cilvēkiem nekontaktējos, kuri man varētu piedāvāt šādas lietas. Jā, bija pie mājām. Un ko tu teici? Viņš mani pasaules paskatīties uz zvaigznēm, es viņam atteicu. Domāju, ka tas nav sarežģīti. Daudz visādi legāli un nelegāli veidi. Man ir grūti spriest. Es nezinu. Mans bērns nemācās Rīgas skolā. Tajā skolā, kurā viņi mācās, es pieņemu, ka tieši narkotikas dabūt nevar. Es domāju, ka nav. Nē, nav. Tiešām es esmu pārliecināta. Jā, vienu gadījumu es zinu. Godīgi sakot, viņa bijusi tādā, draugu pulkā, kur pārsvarā viņi interesējās par sportu, par teātri. Es domāju, ka nē. Vecākā bērna draugu lokā ir? Es domāju, ka nē. Mēs esam par to runājuši, gan ģimenē nav tāda lieta, nav piedāvāts. Jā, es zinu, ir. Es domāju, ka tas ir drīzāk nevis spiediens, bet kaut kāda ziņkāra, ka viņi ir dzirdējuši, ka tur, viens ir uzpīpējis un viņam tur bija, kaut kādi zīloņi nāca un puķi, un tad viņam liekas, ka viņš arī grib pamēģināt, viņš arī grib zināt, kā tas ir. Jebkurā gadījumā tas nerodas tukšā vietā. Viena lieta es gribēju pamēģināt, ja? Otra lieta man draugs teica, bet trešais ir šīs stabilās attiecības ģimenē nav, ja nav emocionāla atbalsta. Ja nav šīs izrunāšanās, tad es domāju, ka tas risks ir ļoti liels. Tas ir tam dēļ, laikam, ka tas ir kļūst populāri un tas, ko sauc cool. Ja tu neesi tāds lietotājs, varbūt daži uzskata, ka tas vairs neesi no viņa loka. Tas otrs, tā pieejamība, tā ir lielākā problēma. Ja bērns ir ar savu tad viņi nekādā gadījumā nevar neko piespiest. Pēdējā laikā, manuprāt, šis jautājums ļoti aktuāls sabiedrībā un mēdījos. Un pēc tā es varu spriest, ka acīm redzot, šī problēma ir ļoti liela. Un acīm redzot, ja tik daudz jauniešu lieto šīs narkotikas, tad arī viņām ir ļoti liela piekļuve. Godīgi man liekas, ka tas ir diezgan traģiski, ka mēs netiekam galā ar to. Vienkārši, es saprotu, ka no tā izvairīties nekad nevarēs. Ja? Tas tāpat kā, nevar no tā, bet šitas jau iet pa traku. Nav nelegāli un nav legāli narkotika. Narkotikas visas ir nelegālas. Tas ir viens. Un otrs tas, ka, ja mēs runājam par jaunajām psihoaktīvajām vielām, tā sauktajām jaunajām narkotikām, tās ir ļoti lētas. Tās var nopirkt daudzās vietās. Līdz ar to tās ir pieejamas. Un tur, no paciņas, kur maksā 4 eiro, pīpēt 10 jaunieši, ka maz neliekās.